Un ņemot vērā, ka šis jau ir priekšpēdējais sezonas posms, gan Baltijas, gan Livonijas, gan Latvijas čempionātam, tad iziesim cauri. Kamēr mēs gaidām braucējus, mēs varam ātri izskriet cauri arī kopvērtējumam, kā es tikko minēju. Ņemot vērā, ka tiešām šīs ir priekšpēdējās sacensības, vēl var mēģināt saglābt kaut kādas lietas un sagatavoties pēc iespējas labākā pozīcijā sezonas noslēgumam, vai tieši otrādi, protams, var arī kaut ko pazaudēt. Līdz ar to, Latvijas čempionāts, kas mums varētu būt tāds arī diezgan būtisks, un īstenībā arī te mums diezgan līdzīgi rezultāti gan Latvijas, gan Livonijas. Ja kāds jautās, kas ir Livonijas čempionāts, tas mums ir apvienotais Latvijas un Igaunijas. Esam ļoti draudzīgi kaimiņi un attiecīgi arī rīkojam vienu čempionātu kopā. Un gan Latvijas, gan Livonijas čempionātā līderu pozīcijās mums par prieku, protams, latviešiem Kristians Burkovs. Diezgan pārliecinoši atrāvies, bet, protams, pie 2 posmiem nekad neko vēl nevar zināt. Kristianam Burkovam 345,5 punkti, 4 posmos 2 uzvaras, līdz ar to pārliecinoša sezona Burkovam līdz šim. Otrais kopvērtējumā pagājušā gada čempions Rolands Bērziņš, viņam 257 punkti, tā kā nepilni 100 punkti starp pirmo un otro vietu. Un tad jau mums sāk nedaudz atšķirties Latvija un Livonija, jo Latvijas čempionātā mums 3. pozīcijā ir Jānis Bērziņš, 197,5 punkti. Un aiz viņa vēl nedaudz vairāk kā 50 punktus Toms Jankovskis. Tā kā tur vēl cīņa par pirmo trīnieku noteikti var būt. Tā kā tas mums par Latvijas čempionātu. Livonijas čempionātā tad minēja pirmais divnieks Kristians Burkovs, Rolands Bērziņš tieši tāds pats. Savukārt 3. pozīcijā mums Igaunis Karel Pīroja. Viņš nedaudz vairāk kā 30 punktus aiz Rolanda Bērziņa, bet aiz Pīroja mums ir diezgan daudz braucēji, kas arī vēl var pretendēt uz pirmo trīnieku. Frederiks Strelko, vēl viens Igaunis, 213 punkti, Greg Merilu, 204 punkti, vēl viens Igauņu pilots. Tad mums Jānis Bērziņš, kurš tad Latvijā 3., bet Livonijā 6. pozīcijā kopvērtējumā šobrīd 197,5 punkti. Un aiz viņa vēl Sīma Oskar Hāl, vēl viens Igaunis, kuru redzam starp 3. un 7. vietu mums viena nieka 30 punkti. Ņemot vērā, ka posmā var izcīnīt, manuprāt, 112, 100 par uzvaru un 12 vēl par labāko kvalifikāciju. To gan, protams, vajadzētu pārbaudīt, vai tā tika tiešām ir. Lai es jums nesastāstu muļķības, un tūlītās man nāks kāds un labos, bet, manuprāt, tā vajadzētu būt. Ja mēs paskatāmies iepriekšējā posmā, kvalifikācijas labākais bija tieši iepriekš minētais Sīma Oskar Hāl, Igauņu braucējs, un viņš par šo precīzi saņēma arī 12 punktus. Tieši tā, tātad 100 punkti par uzvaru tandēmos un 12 punkti par pirmo vietu kvalifikācijām, tad attiecīgi, par katrām nākamajām pozīcijām arvien mazāk un mazāk. Ja mēs runājam par sezonu, kā mums viņa vispār pagājusi ir Latvijas un Livonijas čempionātā, tad, kā jau minēju, Burkovs izcīnīja uzvaras 2 posmos, 1. un 3. 2. posmā biķerniekos mums triumfēja Kristaps Blušs, viņš arī uzstarta šodien un arī droši vien visdrīzākais rīt. Savukārt iepriekšējo posmu, kas mums arī notika Igaunijā, vai ne? Izcīnīja Edgars Kroģers, kurš gan pilnu sezonu mums Latvijā un Livonijā nebrauc, jo viņš aizved pilnu sezonu Driftmasters Grand Prix čempionātā. Tā kā tas mums tāds nelielais ātrais apkopojums par kopvērtējumu. So, I was talking a little bit about the overall standings in the championship in Latvia and Livonia. And Kristians Burkovs is first in both, Rolands Bērziņš second in both these championships. In third place in Latvia, you have Jānis Bērziņš, and Karel Pīroja is third in Livonia. We are getting ready for qualifying in just a few minutes. We will start. The tires are warmed up by Aleksandrs Vlasovs right now. Mēģināšu miksēt, nedaudz variēt. Tā kā mums brauks ārzemju piloti, tad parunāšu droši nedaudz vairāk angliski, tā kā brauks latviešu piloti, parunāšu vairāk nedaudz latviski. So I will try to mix it up a little bit with the languages. When Latvian drivers will drive, I will speak Latvian. And when Lithuanian or Estonian drivers are on the grid and on the track, then I will speak English. So unfortunately I know a few words in Lithuanian as well. In Estonian, I think a few as well, but I will better stick to English at this point.
or Latvian. Jā, redzam, principā tiesneši ir gatavi, gandrīz. Un tūlītās, lūk, arī sacensību direktors mums pārbauda trasi, vai viss ir kārtībā. Izskatās, ka mums viss ir kārtībā. Un Aleksandrs Vlasovs, pagājušā gada semi-pro čempions, būs pirmais, kas mums dosies notikumiem bagāta sezona Aleksandram Vlasovam. Diezgan daudz dažādu incidentu trasē, teiksim tā, avārijas bijušas, tā skaitā diezgan liela avārija arī Driftmasters posmā, kurā izmēģināja spēks toreiz treniņos, pirmā pagrieziena betonos, diezgan smagi apskādēja auto. Bet ir salicis atpakaļ. Viņš teica, par laimi netika aizskarts drošības karkas. Līdz ar to ar šo auto, viņš ir salicis, lai varētu braukt. Bet skaidrs, ka pēc Aleksandra Vlasova augstajiem standartiem šis auto īsti vairs viņam nederēs, sauksim to tā. Līdz ar to noteikti kaut ko jaunu domās. Bet pagaidām teica, ka treniņos jutās labi. Pastīsimies, kā viņam veiksies kvalifikācijas pirmajā braucienā. Kā ierasts, katram no pilotiem 2 kvalifikācijas mēģinājumi. Un skaitīsim labāko, diezgan labs iemetiens. Izdodas arī aizslīdēt līdz Ārnoj. Pirmo zonu izdodas paņemt pāri kalniņam. Tagad viens rāds paceļās gaisās. Nozīmē labā ātrumā Vlasovs nesās pa trasi. Aizslīd gan drīz vai līdz tai ārējai zonai, kur būtu nepieciešams pārmetiens. Ļoti tuvu nogalu zonai, kalniņa augstā un noslēgumā ir nobraucis. Es teiktu, tāds samērā kvalitatīvs brauciens. Protams, šur un tur pietrūka, bet visā visumā diezgan spēcīgs pieteikums, ņemot vērā, ka Vlasovs, protams, arī ir braucis šo konfigurāciju, bet, kā jau minēju, diezgan notikumiem bagāta sezona un attiecīgi skaidrs, ka nedaudz ir jāpiebraucās un jāmēģina atrast savu ritmu, teiksim tā, pagājušo sezonu ritmu. Vlasovs bija noķēris, kā jau minēju, čempions, bet šo sezonu vairs nekāda cīņas par tituliem, par neko tādu nav, un ar to var brīni braukt, arī izbaudīt vairāk varbūt, jo tā, ka tu cīnies par titulu, tad tu esi diezgan saspringts, tu pievērš uzmanīgi katrai detaļai, katram sīkuma mašīnai, katru skaņu dzirdi. Un tagad jau dodamies tālāk nākamais pilots uz starta, Valdis Vinčigelskis. So next one up, Valdis Vinčigelskis from Lithuania. Let's see how he will fare. Nice initiation there, pretty wide line in the first corner. Now over the hill, that's the most dangerous zone usually on this witch kettle track. And we see, fills out that outer zone, a little bit of left foot braking, and up the hill, back through the finish line. Yeah, pretty solid run there by Valdis Vinčigelskis as well. I will, of course, take a look at the Baltic standings in just a few moments to see where our drivers are standing there. Aiziet trasē dodās Raivis Augšārs ar savu Nissan Silvija S15. Pietiekami vizuāli iespaidīgs automobīls. Iemetiens izdodas arī tik līdz ārējai līnijai. Ļoti skaists ātrs pārmetiens. To mēs nevienmēr redzam. Tagad izslīd varbūt nedaudz pa tālu. Nākās nedaudz pataisnot izstās ka automašīnu. Un tomēr liels leņķis kaut kā ļoti saraustīt šoreiz brauciens mums Raivim Augšāram un nobrauc līdz galam. Bet tas noteikti nebija tas sniegums, ko viņš gaidīja no sevis un ko noteikti mēs no viņa gaidījām šajā pirmajā braucienā. As we are moving on to another Lithuanian driver, Donatas Matspreikšas. Un 0 punkti Raivim Augšāram, kā citēsim tiesnešus, nesakojams brauciens, principā arī iztaisnošās pa lielam tur bija. So yeah, 0 there for Augšārs. Matspreikšas, really nice Scandinavian flick there on the initiation. A wide, big angle on the first corner. Coming up the hill, big smoke flying through the course. Wow, this is, I think, one of the fastest runs we have seen so far. And not getting maybe 100% out there to that long outside zone. And coming really close to the tires at the end. Ooh, what a run there by Donatas Matspreikšas. Let's go. Next one up, Ragnar Vinapu, our first Estonian driver in qualifying. Good initiation there. Really wide line through the first corner. Going up the hill. I think, looks like he is there where he should be. Missing out a bit the outer zone there, but I think everybody up until this moment has missed that. And really wide there. Almost looked like he will go against the tires, but saved it somehow. Ragnar Vinapu. Kā nākamo mēs uz starta redzam Kristapu Blušu, 80. numurs, bet viņš ir palaists nedaudz ātrāk. Kā jau minēju, otrā posma uzvarētājs, es teiktu,
viens no panākumiem, ja ne panākumiem, bagātākais drifters Latvijā. FIA Motorsport Games, protams, uzvarētājs pirms 2 gadiem zelta medaļu atnes Latvijai. Formula driftā uzvarējis arī posmā un, protams, Austrumēropas čempions arī bijis labs iemetiens no Krista puses. Ļoti plaši, gandrīz pašām riepām. 100% atdeva arī šeit no Krista puses. Pārlido pāri kalniņam, ātrums ir, skaņi ir, dūmi ir. Arī tāpat kā vispārējie pirms tam to zonu arī 100% gandrīz paņem un pāri finiša līnijai. Nu, noteikti viens no ātrākajiem braucieniem, ko mēs esam šodien redzējuši. Nu, tā ir Krista Bluša un HGK firmas zīme, tā mēs varētu teikt, ātras automašīnas. Tiesa gan ir nobraukuši 5 no 24 un skaidrs, ka mums arī otrie braucieni skaitīsies. Ja precīzāk, mēs ņemsim vērā labāko no 2. Tālāk Edgars Doģers, kā jau minēju, viņš šo trasi, protams, arī ļoti labi zina. Ir te braucis semi-pro, ir braucis pro. Es nezinu, varbūt arī street klasē viņam izdevies te pabraukt. Iemetiens varbūt nebija ar 100% atdevu, bet pārējais viss šobrīd izskatās diezgan labi. Arī ātri lidot caur trasei, ļoti tālu šeit aizslīd, bet izdodas smuku trajektoriju paņemt pašās beigās un tiek arī līdz finišam. Kristians Burkaus ir gatavs un pārliecības pilns. Noteikti tūlītās parādīt arī lielisku sniegumu. Viens no skaļākajiem spēkratiem noteikti trasē. Īpaši Pontiaks arī samērā lēns iemetiens. Nebija pats lielākais ātrums, tā mēs varētu nosaukt. Varbūt tāds drošais pirmais brauciens no Kristiāna Burkau puses. Šeit gan izdodas šo zonu paņemt ļoti liels leņķis, ļoti lielā leņķī. Es teiktu, pat gandrīz līdz galam tur Kristiāns Burkaus un arī tāds nedaudz saraustīts varbūt tas brauciens no Kristiāna puses. Un tālāk mums Edmunds Bērziņš, kurš pēc vairāk gadu pārtraukuma ir atgriezies trasē. Arī daudz gadus atpakaļ brauca ar samērā labiem panākumiem, bet šobrīd ir atgriezies laika. Un pirmajā pagriezienā trāpa par riepām, aiziet bumpers pa gaisu. Izdodas tomēr saglābt trajektoriju, izdodas saglābt un noturēt būtiskāk, protams, mašīnu sānslīdē. Te mēs līdz galam neredzam, cik tālu viņš tur ir tajā zonā vai nav. Gan drīz vai paņēma no-go zonu un šeit noslēgumā ļoti tuvu gar riepām. Nu, ļoti efektīgs brauciens no Edmunda Bērziņa puses. Tā, Gedimiens Līdzkas aiziet. Let's go, Lithuanian another third Lithuanian drivers. In total, we have 6 Lithuanians, 8 Estonians, and 10 Latvian drivers in pro class. Nice Scandinavian flick there, really wide outside line in the first corner. That's nice to see. Fully committed there. Oh, one wheel up off the ground. Misses a bit the second to last zone. A bit of a mistake there. Don't know why that happened. And there, the outside zone is there, but. As we continue, next one up, Greg Merilou, who sits 5th right now in the Livonian Championship with a shot for P3 or maybe P2 as well in the season. So he needs a good qualifying and he needs a good race as well. So let's see, Greg Merilou, a little bit of a late initiation there. Gets to the outside, over the hill. Flying there, and now he must stay on the outside, commit himself. That's good. That's really nice to see there. Big angle as previously from other drivers and a bit of a shallow line, but in the end he gets there to the outside zone. Yeah, he was a bit closer to the no-go zone as other drivers, but he wasn't in it, so all okay. Next one up is Oskaras Jodis from Lithuania. Nākamais braucējs mums Oskars Jodis no Lietuvas. Redzam, pirmās sērijas kupē arī ļoti populāra izvēle, protams, mums driftā, sevišķi šajos platumgrādos šeit Baltijā. So let's see what Oskaras can do. Good initiation there, really nice wide line, almost, stones flying off. So that's why the spectators are not allowed to stand there. And flying through the track, really nice angle. Nice line as well, maybe not 100% outside zone, but and too much. Unfortunately, big mistake. Un, iepriekš, kamēr mums ir neliela pauzīte un trases darbinieki operatīvi mums sakārto trasi, tikmēr es esmu ticis arī pie Baltijas čempionāta kopvērtējuma. Un pastīsimies, kāda mums tur situācija ir. Baltijas čempionātā, es teiktu, ka baigi nekas neatšķirās. Kristiāns Burkaus arī Baltijā ir vadībā.
Tikmēr varam pauzīt laikā iepazīties ar pilotu rezultātiem. Tie, kuri pagaidām izbraukuši, kaut kādi apmēram pusī 10-11 to ir darījuši. Pagaidām Greg Merilu priekšā, Kristap Buš 2, Ragnāra Vinapū 3. Tāds mums pirmais trīnieks, pārējos visus jūs arī redzat. Un tātad, jā, Baltijas drift čempionāta līderis arī ir Kristiāns Burgaus, 340 punkti viņam. Valdis Vinčigelskis 2, 269,5. Jānis Bērziņš 3, 227,5. Turpat aiz viņa arī Rolands Bērziņš 222,5. Un vēl pāris piloti, kas noteikti var pretendēt uz pirmo trīnieku. Greg Merilu, Aurimas Vaškelis, kuru gan mēs, man liekas, šodien sarakstā neredzam. Jā, nav atceļojis uz Ragans katlu, lietuviešu pilots. Frederiks Strelkov, 7. Viņam arī viss izredz vēl uz pirmo trīnieku. Viņš gan mums, protams, ir ieradies igauņu braucējs. Nu, tālāk pārējiem, jā, nu, bišķiņi tās tie punkti mazāk. Gedimins Levickas vēl varētu mēģināt pretendēt. Bet jā. Tikmēr, kamēr es runāju par kopvērtējumu, tikmēr jau mums nākamais braucējs gatavs. Toms Jankovskis dodās savā pirmajā kvalifikācijas braucienā. Iemetiens diezgan cauri trajektori. Redzam, ka aizmugur ir tāda diezgan panīcināti Jankovska automašīnā. Acīm redzot, ir treniņos jau arī paspējis izpausties. Šobrīd mēģina salikt braucienu. Nedaudz pieskarās no-go zonai un ļoti plaša trajektorija beigās, bet tomēr iespējams, ka tāpēc, ka mašīna kļūs īsāka, tad izdodās izvairīties no riepām. Un tālāk mums Karel Pīroja. So next one up is Karel Pīroja. Right now sitting in 3rd place in Livonian Drift Championship. One of the drivers who has had success in semi-pro class. He did win here when he was driving in semi-pro, I think, last year or 2 years ago. Ooh, really wide first corner there. Some stones in the air, flying over the hill there, going really wide on that outside zone, looking nice. One more transition, and that was a solid run. Yeah, we had some sketchy ones previously, but right now this, I think, was a good run. Tālāk mums Jānis Bērziņš. Jā, kuram bija izbeidzies, man liekas, ka dzinējs bija izbeidzies. Jā, tas bija šodien sulknis, jā, bet pirms tam bija kaut kāds dzinēja problēmas arī, un tomēr ir atpakaļ uz startu Jānis Bērziņš. Pagājuši nakti ir salikuši automašīnu, un 4 braucienus viņš aizdīja treniņā, viņš man pastāstīja. Un šobrīd šis tad ir 5. brauciens viņam Ragans katlā šogad. Mēģina izspiest visu un izstāst, ka mašīna arī turās. Mašīna griežās un arī pieskarās vienu riteni no-go zonai, bet gan jau, ka tiks cauri sveikā un nobrauc līdz galam. Jānis Jurka, arī, protams, bijušais iepriekšējo gadu čempions. Pirmo reizi šo sezonu izgājis uz starta. Pirms tam nebijām viņu Latvijā vēl redzējuši. Pastīsimies, kā Jānis Jurkam vienmēr ir gatavs cīnīties un arī redzam ļoti plaši un strāpa par riepām un saprot, ka šis brauciens nebūs viņa brauciens. Izstāsta, ka ritenis gandrīz vai arī nobortējies. Nedaudz pārcentās Jānis Jurka pirmajā pagriezienā. Principā iemetienu brīdī riepas te ir apgāzušās akmeņu pa gaisu. Mēs redzam, kā viņš nobrauc līdz galam. Nu, līdz servisa parkam viņš tiks atpakaļ, un tad noteikti atkal mehāniķiem būs darbiņš. And then next one up should be Kristiāns Salu Salmre, number 66, flying through the track. That is a nice point. Getting to that outside zone. Yeah, a bit of a hesitation mistake there, but otherwise a solid run. So 0 for Kristiāns Salu Salmre because of the no-go zone. Jā, nu tātad tajā vietā, tur, kur mums ir iekšmalās tās baltās līnijas uzzīmētas, tur mēs nedrīkstam braukt iekšā. Citādāk par to nullīt, ko arī tikko saņēma igaunis Kristiāns Salmre, kurš labāk pazīstam, protams, kā Salu. Un tālāk mums pagājušā gada čempions Rolands Bērziņš dodās trasē. Pastīsimies, kā viņam veiksies Ragans katlu konfigurācijā. Viņa Nissan S14,5 ārējo zonu. Jā, izdodās, nebija varbūt pats plašākais
Bet diezgan labi pār kalņiem. Jaudu ir, dūmi ir, ātrums ir, skaņi ir, viss ir. Šobrīd Rolanda Bērziņa braucienā vēl jānobrauc līdz galam. Ļoti plaša trajektorija, jāmēģina neiebraukt no-go. Tas ir izdodas, bet nav, teiksim, 100% labākā trajektorija noslēdzošajā pagriezienā. Bet kopumā skatāms agresīvs un emociju pilns brauciens. Turpinām 90. numurs, number 90, Rasmuntas Antanavičus from Lithuania. Beautiful looking BMW 46 with some wide body kit, as almost everybody has in drifting. And he's there, initiation, Scandinavian flick, really wide, going off and going into the, oh, that's a big one. That's a big one, unfortunately, there for Rasmuntas Antanavičus. He was wide and then he got sucked in by the tires. That's how we can call it. Unfortunate for the Lithuanian driver. I think he is stuck there in the gravel trap. That's the main point of gravel trap, of course, to slow down the car. And tires are, of course, also completely off their original position. Let's see it on replay. Pastīsimies atkārtojumā, jā. Labi domāja, ļoti ātrs, pa vēlu viņš pārmetās un nevarēja vairs iebraukt saķerēt, trāpīja pret vienām riepām, trāpīja pret otrām. Un šobrīd arī, diemžēl, iestrēdz izstāst, ka par laimi pašam pilotam viss ir kārtībā. So it looks like the driver is okay, but we will need some help from outside to get the car out and off the track. And Frederiks Strelko is warming up his tires. Tad trasa ir sakopta, cepums trases personālam, ļoti operatīvi viss ir sadarīts, un man liekas, ka pat 7 minūtes nepagāja, kā es jums iepriekš solīju. Tā kā ieņemam atpakaļ labākās vietas, saulīt mūs šodien lutina, un ja pa dienu bija super karsta, tagad jau uz nedaudz vakarpusi paliek jau patīkamāk, sauksim to tā. So let's go, Frederiks Strelko, good initiation there, really wide line and not too wide, wow, he keeps it together over the crest there. A little bit of left foot braking to position the car a little bit better, and then to the outside zone. He is, almost there. A little bit of left foot braking again, and now to the last outside zone over the finish line. Yeah, committed run there by Frederiks Strelko. So let's see what Michael Aurelian can do. Another driver who was showing good results in semi-pro class. Previously, he was driving a Nissan, I think, but right now onto a BMW. And beautiful looking E46 with the AGK body kit. So let's see what Michael Aurelian can show in his first quali run. Coming up to the initiation. Yeah, wide line. Not maybe the widest. I don't know if there's an issue or not with the car, but he's trying. Of course, it's not the easiest configuration. Looks like everything is all right with the car. Sliding through the last transition, coming up to the last corner and hits the tires and straightens out right before the finish line. Oh, that's, wow, such a shame. Such a shame there for Michael Aurelian. And we're moving up. Sandra Janušauskaite from Lithuania, the only lady on the grid in pro class. And I think she's driving in semi-pro as well. And I think she's the only lady in semi-pro class as well. So yeah, has shown some promising races. And in Drift Masters as well. But I think she was driving another car at Drift Masters. And the quali runs there were pretty decent. So let's see what she can do in this witch kettle configuration. Nice Scandinavian flick there. A little bit of inside in the first corner, but trying to go over the hill. A bit of handbrake there. Really wide line. And that's, yeah, not the place where you should be wide. And then she can't come to the outside there. Unfortunately there through the no-go zone. And up until the finish line. So yeah, no... Looked solid up until the point where it was into the no-go zone. So unfortunately, I assume
I assume that will be a 0, but yeah. Jā, nu, diemžēl redzam atkārtojumā, ka ir kļūdiņas tur no Sandras Janušovskaitas puses, un te diezgan droši iebrauc no-go zonā. Ao Vaida, next one. Of course, a really experienced driver. And one to watch out for, that's for sure. Not maybe in the top spots in Livonian Championship right now, but still a driver who can get the result done. And really fast coming to the initiation. Good, really committed to the first corner. A bit of stones flying and then coming up the hill. Nice inner clip there, a bit of wavering there, a bit of less angle. And now coming up to the last corner, the last transition, and yeah, he was fighting with the car. Something wasn't right. Un šobrīd mēs vēl gaidām uz Sim Oskar Hālu. Tur problēmas ar stūres pastiprinātāju esot, tā es dzirdu. So we are waiting for Sim Oskar Hālu. But it looks like he didn't made it. He has some steering issues on the car. So we continue with the second runs. Mēs turpinām ar otriem braucieniem, iespēju pilotiem uzlabot rezultātu, un Aleksandrs Vlasovs, tas, kurš šobrīd mēģinās uzlabot savu sniegumu. Nebija 100% ārmala varbūt, bet tagad jāmēģina pareizāk trajektoriju paņemt. Izstāst, ka šoreiz ir nedaudz labāk, mēģinās aizslīdēt līdz ārmalai. Nu tur nokļūdās ārpus trases un trāpa pret valni Aleksandrs Vlasovs, bet par laimi nekas traģisks pats izskatās, ka varēs tikt ārā. Viegli atspiedās viņš pret šo zāles valni. Un ir ārā no trases, protams, kaut kādu zāli viņš te sametīs atpakaļ. Centās, gāja uz maksimumu. Mēģināja uzlabot savu rezultātu, kā minēja 66 punkti pirmajā braucienā, un ir nedaudz atspiedies. Un lūk, zālīte uzaras mums nedaudz biķernieku trases zāli. Pastīsimies šeit. Jā, nebija varbūt 100% ārmala, bet kopumā izties, ka būs labs, ļoti skaisti šo iekšējo kerbu noglaudīja. Un šeit mēģināja, un man liekas, ka nedaudz atlaida, vai ne, grūti pateikt, un tur vairs neko nevarēja izdarīt. Labi, ka neiedūrās zālē, un nesanāca vēl ļaunāk, bet skaidrs, ka 0 punkti šajā otrajā mēģinājumā, un viņam. And information from the first runs, Ao Vaida got 49 points in his first run. And we continue with Valdis Vindžigelskis, his second run coming up right now. Tad Ao Vaidam 49 punkti pirmajā braucienā. Mēs jau esam sākuši otros braucienus. Vlasovs ārpus trases, 0 viņam par to, bet 6 pirmajā. Un aiziet Valdis Vindžigelskis. 78 punkti pirmajā braucienā. Pastīsimies, cik būs otrajā. So 78 in the first run for Valdis Vindžigelskis. Let's see what he can do on his second attempt. Good outside line there. Pretty fluid run up until this point. Car is smoking, power is there, everything is there, and the steering is there as well. Yeah, slightly touching the no-go zone, but not in that. And yeah, finishes the run with lots of smoke, lots of power, and lots of action for the spectators as well. Un kā nākamais mums ir Aivis Alkšārs. Viņam 0 pirmajā braucienā, kas nozīmē, ka ļoti atbildīgs brauciens, interesanti ar kādu pieeju. Alkšārs tūlīt dosies trasē, mēģināt kaut kādus punktiņus sakasīt, salasīt ar tādu drošu braucienu. So 75 there for Vindžigelskis in his second run. That's less than in his first. Alkšārs dodās trasē. Labs iemetiens šoreiz. Izdodās ārējā zona. Tā nedaudz grūti ar to pārmetienu viņam. Un arī izskatās, ka kaut kas pietrūkst. Bet dūmi kā ir, skaņi ir, viss ir, leņķis arī ir. Un tagad jāmēģina nobraukt līdz galam. Pārmetiens ir un izdodās nobraukt un tikt līdz finišam Raivim Alkšāram. Tiesnešiem būs ko paskatīties, būs ko paspiedelēt, būs ko padiskutēt un salikt tos punktus kopā. Jāatzīmē gan, ka katrs no tiesnešiem liek savus punktus.
Jā, 59. No to ir iespējams tikt tandēmos. Turpinām Donatas Matspreikšs 79. pirmajā braucienā. 79 points for Donatas Matspreikšs in the first run. Now he can go all in and try a little bit more. Good first corners for the Lithuanian driver. Coming up to the last transition, second to last corner, last transition. Really fluid and wow, big angle and that's a spin. It started before the finish line. It ended after the finish line. Yeah, so it's a spin after finish, and that's unfortunately a 0 there for Donatas Matspreikšs, but he had 79 in the first, so he will go through. Nu, redzējām, sagriezās pēc finiša, bet sākās tas viss moments jau pirms finiša, līdz ar to nulīt tur. Turpinām, let's continue. Ragnar Vinapu 85 in the first run. He can go all in right now in the second one, try to get into the 90s. Right now only Fredrik Strelkov has 90 points. And good run there by Ragnar Vinapu. Fully committed and really fast through all the corners, and that's a good one. I think this was nice. Un turpinām. Kristaps Blušs kā nākamais dosies trasē. Pirmajā braucienā viņam 87 punkti. Pastīsimies, vai izdosies to uzlabot otrajā braucienā. Ieskrējiena zonā ir iemetiens caur iekšmalu. Kristaps Blušs tur iebrauc no-go zonā, diemžēl pirmajā pagriezienā. Un pārējā trasē, protams, mēģina parādīt, uz ko viņš un viņa Eurofighters āgākā būvētais ir spējīgs. Pārmetiens, noslēgums un nobrauc līdz galam, bet tas pirmais pagrieziens droši vien būs pamatīgi iegriezis viņa braucienam. Pārējais brauciens izskatījās, es teiktu, pat labāk nekā pirmajā mēģinājumā, bet, redzam, kaut kā ieslīd. Jā, ieslīd, un arī tiesneši to apstiprina, ieslīd ar iekšējo riteni no-go zonā, un tā ir nulīte. So that's a 0 there in the second run for Kristaps Blušs, but he had an 87 in the first one, so he's comfortably through, that's for sure. Tālāk mums Edgars Kroģers kā nākamais uz starta. Pirmajā braucienā 68 punkti, jāmēģina uzlabot sniegums. Arī viens no latviešu favorītiem. Izdodās iebraukt ārējā zonā, aiziet pāris akmentiņu pa gaisu. Smuki pārot pār kalnam, tagad jāmēģina noturēt ārējā zonu, līdz galam varbūt nav. Liels leņķis pārmetienu brīdī un pāri finiša līnijai Edgars Kroģeris. As we continue with Kristians Burkaus, mēs turpinām Kristianu Burkau. 81 punkts pirmajā braucienā. Atgādināšu, kopvērtējuma līderis gan Latvijas, gan Livonijas, gan arī Baltijas čempionātā. Var izcīnīt visus titulus šogad. Kristians Burkaus ar savu sniegumu, ko viņš līdz šim rādījis. Tāds arī tagad jāturpina Ragans katlā. Ar savu dusmīgo Pontiaku dodās iemetienu virzienā. Ir iemetiens. Plaša trajektorija pirmajā pagriezienā. Ātrs pārmetiens, nedaudz ar kreiso piebremzē, lai tiktu iekšumā. Tās arī izdodās tagad ārējā trajektorija, jāmēģina tik līdz ārmalai. Gandrīz arī šajā zonā viņš ir. Plaša, liels leņķis, pārmetiens, noslēdzošā zona un pāri finiša līnijai apsveicams brauciens arī šoreiz Kristiānam Burkovam. Tālāk mums Edmunds Bērziņš, pēc vairāk gadu pauzes. Prieks redzēt Edmundu atpakaļ trasē. Un pirmajā braucienā 68 punktu viņam viņš noteikti ir izdarījis secinājums un mēģinās punktu skaitu palielināt šajā otrajā mēģinājumā. Aiziet Edmunds Bērziņš. Iemetiens zona, iemetiens izdodās, šoreiz neaizskar riepus, labāks iemetiens. Ārējā zona principā gandrīz vai ir, šo trasi viņš brauc un visādi piedzīvojumi viņam šeit ir bijuši. Bet tagad mēģina tikt līdz ārmalai samērā ātri, lidot caur trasē. Ātrums ir tiešām fantastisks. Un tagad jāmēģina noturēties ļoti plaši likās, bet notur Edmunds Bērziņš līdz finiša līnijai un sasniedz finišu. Tas ir viens un noteikti, man liekas, arī lielāku punktu skaitu nekā pirmajā mēģinājumā. Un turpinām, kā minēja, ar Gediminas Levickas. Let's continue with Gediminas Levickas. We see so much rubber picked up on the front tires.
Good initiation there. Really wide, really close to tires, but he keeps it somehow together over the crest. And wow, flying through the course. Big smoke, big angle. Wow, nice. Nice to see a bit of, yeah, hesitation in the end. But whew, what a run there. What a run there. Tātad šobrīd mums jauns kvalifikācijas līderis lietuvietis Gediminas Levičs, kas, nu, tā arī likās. Tā arī no valsts likās, un šoreiz mana nojauta mani nepievīla, teiksim tā. Greg Merilu, kā nākamais igauņu braucējs. Greg Merilu, next one up. He had 89 in the first run, so he can for sure go not all in, but more dedicated. He can be, of course, in the second run. Less pressure. He has already a good result. And he's one who's, of course, fighting for the top 3 spots at the Livonian Championship. He's right now in P5 with 204 points, but in P3 we have Karel Piroja, 222.5, and we have 2 rounds left. So this one here in Vičkatlan, of course, the big season ending, which will be in Piķernieki as well, but in the classic, of course, track layout, maybe with some twists there, but it will be back there at the grandstands. Un, protams, ātri notīram trasi. Tos akmenīšus, ko mums pa gaisu aizlidināja Gediminas Levičs pirms tam. So let's go. Greg Merilu coming up. Nice initiation, really committed there to the first corner. Whoa! Yeah, hit against the tires. That unsettles a bit the car, but he's still flying through the course. Going to the outside zone there. That's a nice. Oh! What happened there? Almost a rollover there. Big impact into the wall there. Ooh. I didn't understand what happened there because he was going all right. Okay, yeah, that's good to see. Greg Merilu is okay. That was thumbs up, but that was a scare. That was a scare. What happened there? Why did he go off track there? Maybe something broke on the car because it looked so unnatural that he was going just straight into the wall. Let's see the replay. Pastīsimies atkārtojumā. Grūti saprast. Really strange. Okay, maybe he hit the tires. He hit the tires, I think, a bit, and that's what unsettled the car, and that's how he went into the wall there. Such a shame there, unfortunately, a 0. But the main thing, Greg Merilu is okay, and he should be in the finals as well with the 89 in his first run. So. All good in the end, but that was a big one. That was a big one. Tiešām, jā, pagaidām ļoti augstu pirmajā pieciniekā mums Greg Merilu ierindojās ar savu pirmo braucienu 89 punktiem, bet te izskatās, ka pašā ātrākajā trases daļā nedaudz ar aizmuguri laikam aizķēra riepas. Skatītāji noteikti, kas tur tuvāk redzēja labāk nekā es, bet katrā ziņā izskatījās diezgan traki, bet nu šis valnis ļoti labi apslāpēja triecienu, un es domāju, ka arī mašīnai pārāk lieliem bojājumiem nevajadzētu būt. Protams, trases sakopšanas darbu, un tūliņ jau būsim atpakaļ ar nākamajiem braucieniem. Next one up we have Lithuanian driver Oskaras Juodis. He had a 0 in the first run, so pretty important moment for him right now. Jā, bija nulīte pirmajā braucienā. Svarīgs uzdevums tagad nobraukt līdz galam, sakrāt punktus. So let's go. Let's see what Oskars can do in his second run. Good initiation, but it was close there on the edge with the no-go zone. Let's see how the run unfolds.
Good speed, good smoke coming up. Really nice, really effective to see. But, oh, and a bit of a crash there against the tires as well. He keeps it floored. What a commitment there. What a commitment there by Oskaras Jodis. But I think it will come down to the first corner. Let's see it in replay. That would be such a shame after such a run there by Oskaras. And he had a 0 in the first run, unfortunately, already. Un lūk, arī ir šis atkārtojums. Tur iebrauc. Un te mēs nonākam līdz tam, ka, noteikumi droši vien ir vienādi, un gan jau, ka es no tiesnešiem arī dabūšu kādu skaidrojumu. So yeah, it looked pretty no-go there, but I will try to get some info from the judge. It's a 0, yeah. The judges confirm, unfortunately. 0-0 there. It was a good run if we don't count or if we count out that no-go. It was a good run by Oskaras, so he can take the positives with him to the next rounds, and I hope to see him again in Latvia. Jā, diemžēl 2-0 Oskaras Jodis. Ja mēs neskaitām to no-go zonu pirmajā pagriezienā, tad ļoti labs brauciens patiesībā, bet noteikumi visiem ir vienādi un neko darīt. Tālāk mums latviešu braucējs, vēl viena pirmā sērija, Toms Jankovskis, pirmajā braucienā 62 punkti. Pastīsimies, kā viņam veiksies otrajā. Iemetiens ir un arī pilnībā izbrauc cauri no-go zonai. Tas nozīmē, ka tiesneši principā tālāko braucienu var arī neskatīties. Ir skaidrs, ka šī būs droši vien 0. Mēs gan paskatīsimies pārējais brauciens. Jā, samērā kvalitatīvs un nobrauc līdz galam Toms Jankovskis, bet tūlītās es saņemšu arī apstiprinājumu. Un ir apstiprinājums arī, ka 0 punkti otrajā braucienā Tom Jankovskim. Pirmajā bija 62, tā kā par to var priecāties Toms. Tālāk vajadzētu būt, ka būs ticis. Tālāk mums Karel Pīroja. 3. pozīcijā šobrīd viņš Livonijas čempionātā. So Karel Pīroja, sitting 3rd in the Livonian Championship. 80 points in the first run. Nice Scandinavian flick there on the initiation. But really close there to the no-go zone. Not the perfect first corner for Karel Pīroja. Of course, he's pushing there in the second run to get some more points on the board, but yeah, otherwise it's a good run. Not maybe so much to the outside in the last zone. And we continue with the Latvian driver. Mēs turpinām ar latviešu braucēju. Jānis Bērziņš, pirmajā braucienā 64 punkti. Jāatzīmē, ka tikai pagājušā naktā bija salikuši atpakaļ dzinēju un piedarbināja mašīnu. Šodien arī dabūja vēl paskrūvēt tur degvielas sūkni, bet ir gatavs Jānis Bērziņš otrajam braucienam. Un tagad jau var atkal nedaudz vairāk riskēt. 64 punkti pirmajā bija. Tagad skatīsimies, kas būs otrajā braucienā. Iemetiens izdodās. Ārējā zonā arī ar vienu riteni iebrauc Jānis Bērziņš. Tālāk jādodās neliela korekcija, jādodās uz ārējo zonu. Tas nav tik labi, kā varbūt citiem pilotiem pirms tam, bet jebkurā gadījumā solīts brauciens bez tādām varbūt liekām saraustītām kustībām un iespējams, ka pat varbūt nedaudz vairāk punkti kā pirms tam. Ir bijis uzvarētājs street klasē, semi-pro klasē gada ietvaros, un tagad jau kādu laiciņu arī pro klasē viņš brauc. Tālāk Jānis Jurka. Pirmo reizi šogad mums uz starta šeit Latvijā. Un man liekas, ka arī pirmo reizi vispār šogad uz starta Jānis Jurka. Pirmajā braucienā 0, otrajā jāmēģina tikt pie punktiem. Jānis Jurka, iemetiens ir, šoreiz jau labāk. Jā, toreiz viņš izslīdē pa tālu un saprata, ka nav vērts turpināt. Tagad nedaudz mierīgāks pirmais brauciens. Vai iemetiens precīzāk, būtu tālāk viss iet kā pa diedziņu, līdz ārmalai principā arī gandrīz aizslīd. Vēl viens pārmetiens Jānis Jurka pāri finišu līnijai un tiek noteikti pie punktiem. Latviešu braucējs arī, protams, pietiekami titulāts mums Jānis Jurka. Un 82 punkti mums Jānim Jurkam otrajā braucienā. Ļoti labi. Vēl viens pilots ir 0. Pirmajā braucienā Kristiāna Salu Salmre.
Iemetiens zonā, jāmēģina arī tikt pie punktiem. Liels lēņķis, varbūt pat pārāk liels. Un nu liekas, ka tūlīt mirkli bija pazudis Sanslīds cīnās. Viņš šobrīd ar sevi, ar savu automašīnu, ar šo trasi un sagriežās. Nu, gandrīz sagriežās, bet apstājās un Nullīte šajā braucienā. So, yeah, unfortunately, it's a zero here for Kristians Alus Almre. Nākamais mums Rolands Bērziņš, pirmajā braucienā 81 punkts. Un pamāja viņš mums arī visiem, kas skatās gan uz vietas, gan tiešraidē. Tā kā paskatīsimies, ko mums Jānis Bērziņš. Liela daļa no pilotiem ir uzlabojuši savu punktu gūmu no pirmā uz otro braucienu. Vai tas izdosies arī pagājušā gada Latvijas čempionam Rolandam Bērziņam? Tūlītās redzēsim. Iemetiens zona, iemetiens izdodās. Pirmajā pagrīnā arī tiek līdz ārmalai, man liekas, ka labāk nekā pirms tam. Pāri iekšējai zonai un uz ārējo šobrīd jāmēģina aizslīdēt. Nevar būt 100%. Dodās tālāk, vēl viens pārmetiens. Un ļoti plaša trajektorija, bet izdodās, teiksim tā, savākties un nobraukt līdz galam Rolands Bērziņš. Nu, vai šis būs labāks punktu gūms kā 81? So, yeah, a great job by the mechanics of Rasmantas Antanavičus. He had a crash here in the first corner in the first run. Right now, he has to try to score some points. A bit of a, more cautious approach in the first corner, but he's on the outside zone. He has to try to get a little bit of a wavering there, a little bit of mistake there by Rasmantas Antanavičus, and he has to try to get till the end, really wide line and through the no-go zone fully, completely there in the last corner, unfortunately. Rasmantas Antanavičus from Lithuania. And yeah, that's something the judges don't want to see, because you have to do a qualifying run that can be followed, like for tomorrow, thinking for tomorrow. And if a driver can't do that, then yeah, he doesn't belong at that point, unfortunately, in the finals, in the tandem runs. Yeah, really wide there, too wide there, and that's where all the undoing started to happen for Rasmantas Antanavičus. So for sure, that's unfortunately another 0-0 for Rasmantas Antanavičus. As we continue with Michael Aurelian, another one with a 0 in the first run. And we know that he is much more better than a 0 in the quali run. So let's see what he can do. And another. Yeah, something isn't right, I think, there with the car. He's really fighting, trying something there, but it's not happening. It's not happening for Michael Aurelian, unfortunately, this weekend. Hope, and let's cheer for Sandra Janušauskaite, the only lady on the grid. She had a 0 in the first run. Let's hope she gets a better score in the second one. Let's see. There she is, initiation. A big mistake. She tried to avoid the no-go zone at this point, but I don't think that really helped. She's trying to get through the course somehow put it. Yeah, she's trying to put a run together. And otherwise, I would say the run was well. Yeah, a bit of, I think, tire there at the end. But otherwise, I think it was a good run by Sandra Janušauskaite. A bit of mistake here. Yeah, she wasn't completely straight, but I don't think that's chaseable. I don't think that's chaseable. Yeah, the judges will, that's up to the judges. I'm just saying what I see, but yeah. Nu redzējām, kad centās izvairīties no no-go zonas Sandra Janušauskaite, bet pieļāva diezgan lielu kļūdu un mēģināja šī tūlītēs noskaidrot no tiesnešiem, kas tur ir noticies. We just canceled the practice because we had the problems. So yeah, unfortunately another 0 and another 0-0. So we won't. Yeah, maybe we will see Sandra Janušauskaite tomorrow, because she still has semi-pro quali to do. But in pro we won't see her tomorrow. Next one up, Aavo Vaida. Wasn't a great first run for him, only 49 points. Something, I think, with the car, but right now it looks better and it smokes and it has power. So Aavo Vaida trying to do his best, and this looks much better than his first one.
maybe not filling out the outside zones, but still looking better than the first one. And over the finish line, Estonians can cheer a bit more right now as Aavo Vaida completes his second run. In the first one only 49, but this should get him lots of more points. And we have 75 points for Aavo Vaida in his second run. 75 punkti igauņu braucējiem Aavo Vaida. Un mums tagad Frederiks Strelkovs uz starta. So this is the last qualifying run for Pro Class. Fredrik Strelkov, he had a 90 in his first run. He can try to better, but he's... whoa! What a big commitment there. And, that's a mistake. And that's a big mistake there by Fredrik Strelkov on the transition there. He tries to, of course, finish the run, get some more practice in for tomorrow, but I think he won't better his score. Right now, the best score we have is Gediminas Levickas, 94. We have 92 for Kristian Burkaus. And that's after their second runs, because after the first run, Strelkov was first, and then, he hits the wall. And I think it was a bit straight there as well. So, but it doesn't matter. If there are points really much less than the first one. So that's it for Pro qualifying. Unfortunately, Sim Oscar Hall had some issues with the car, couldn't compete. But otherwise, congrats to Gediminas Levickas, 94 points. He's first. Kristians Burkaus, 92 points, is second. And in third place, we have the one we saw already, the one we saw just, Frederiks Strelkov. Tad, Pro kvalifikācija ir noslēgusies. Apsveicam Gediminas Levickas pirmais, otrajā pozīcijā ar 94 punktiem, 92 punkti Kristianam Burkovam un 90 punkti Frederikam Strelkovam. Tāds pirmais trīnieks.